podkāsta draugi Spilva, Madara Cosmetics. Viņš ir zelta paudzes pārstāvis basketbolā. Un dažkārt trīspunktniekus, gandrīz vienmēr, trīspunktniekus met ar tādu mieru, kā šķiet cits varbūt sev gatavo brokastu kafiju. Bet kas notiek brīžos, ja tā bumba atsitās pret dēli? Kā tad saglabāt mieru savā dzīvē un, protams, arī basketbola laukumā? Dairis Bērtāns, izgaismots viesis. Prieks, ka tu atradīji laiku savā ikdienas dzīvē šim podkastam. Tu apmēram zini, ko gaidīt no šīs sarunas? Es nezinu, kā tu rakstīji, parunāsim par dzīvi, iedvesmosim cilvēkus. Jā, starp citu. Pirms mēs grimstam sarunā, tad katru reizi, kad nāk kāds viesis, es dodos uz mūzikas veikalu Down Street un tad izvēlos viesim plati. Mhm. Un ar tevi bija arī ļoti interesanti. Šis man interesē, ko tu izvēlējies, vai kas tev asociējās ar mani. Jo es varu sakot, ieveiklā un runājos ar Mārtiņu, ar kur mēs kopā tur rakņājamies tajos plašu kalnos, un viņš saka, tu zini, tad, kad tu man teici, ka būs Dairis Bērtāns, es mēģināju kaut ko atrast, kaut kādu pavadienu, kas aizvestu pie mūzikas, un es tikai un vienīgi nonācu pie basketbola un traumām. Visās intervijās basketbols un traumas. Un tad mēs domājam, ko tas Dairis varētu klausīties. Tad mēs vienojāmies, skaidrs, ka tā sajūta šeit, ka basketbolā visi klausās hip-hop pārsvarā. Pārsvarā, jā. Un tu ko klausies? Nē, es arī, bet ja hip-hop, tad tādu veco, old school, kas 90 kaut kādi, jā, 2000 apmēram kaut kādi, jā. Jā. Bet vispār man jau topā ir latviešu mūzika. Tev ir topā latviešu mūzika, tad es būšu aizšāvis garām. Bet var sakot, mēs tur ilgi domājām tā, ka principā smadzenes jau sāka kūpēt arī. Man šeit arī latviešu plauktiņā nonācām, atkal aizgājām prom. Un tad es kaut kā nonācu pie tavas mājas vides, kā es to savā prātā iedomājos, ja? Ka tu esi kopā ar savu ģimeni, un iespējams tev ir bijusi tāda sportā izaicinoša nedēļa, viss kaut kas daudz jādara, un tad tev varbūt gribas kaut ko tādu mierīgu un tādu jau rudens, ziemas noskaņās. Ok, tas izklausās labi. Jā, es ceru. un tad tas čalis, no veičņas, tā ļoti dīvaina izvēle basketbolistam, bet tomēr šī izvēle ir, un tātad tev ir izvēlēts Franks Sinatra. Bet šis jau ir fantastisks. Jā, būs labi. Protams, būs lieliski. Būs labi. Un tam man šķita, ka iespējams, ka vakarā, tur gatavojot vakariņas kopā ar ģimeni, Franks Sinatra, tojoties svētku laikam, varbūt, ka tev patiks. Nevis varbūt, bet man tiešām patiks noteikti. Tas ir labi. Super. Tas ir labi. Paldies. Sākot šo sarunu, tātad tas priekšstats, kādu es esmu savā prātā par tevi izveidojis, ka tu esi tāds kārtīgs. Es jau principā zināju, kas tev šodien būs mugurā. Vai ne? Jā, bet nav grūti, jo man pēdējās reizes, kad mēs esam tikušies, tad es gandrīz vienmēr esmu gaišās. Ne tikai, bet es tādu... Tu tā labi jūties gaišās drānās, jā? Godīgi, es nezinu, man liekas, man skapī nav vispār tumšs melns. Melns ir uzvalks vienīgais, kas man ir melns. Pārējais no tādām ikdienas drēbēm, man nezinu. Grūti noticēt, ka tu esi latvietis. Bet varbūt tieši tāpēc, ka, labi, es daudz arī dzīvoju ārzemēs, bet man atkal tieši liekas otrādā, ka ārā ir tumšs un drūms laiks, tad kāpēc man jāģērbjās melnā, es varu saģērbties kaut kā izcelties uz tā fona, kas ir nezinu, laika apstākļi. Tev nav bail izcelties uz tā fona? Nē, izcelties. Man nav bail izcelties. Nē, nav? Cilvēki pamana. Bet citreiz, labi, tev jau pamanīt tāpat, man šķiet arī bez drēbe. Jā, bez drēbe. Jā, tad droši vien noteikti pamanīt. Tādā ziņā, ka, teiksim, citi izvēlas tieši pelēkas vai melnas drēbes, lai, ieiet tajā latviskajā pūlī, vai ne, pazustu. Jā, es nezinu, es pat nedomāju par to, ka kaut kā īpaši vai izcelties vai ne, bet man nav problēma, es neslēpjos katrā ziņā. Ka man patīk pagājuši
pagājuši, kad Eņģeļi pār Latviju. Jā, Zvanu mēs centrā tikāmies. mēs bijām ar... Pagājuši, kad mēs bijām ar... tajā studijā nevis... Jā. Un bija arī režisors Ēķis. Un viņš man ierauga, pirmais uzreiz arī bija, kā parasti viss gaišās, man liekas, pat baltas biks, bet ārā bija laiks, tā kā šodien vēl sliktāk, tas ritīgi drāņķīgs. Un pirmais, ko viņš saka, ka tu esi pedants, vai ne? Saku, nezinu, man patīk, ka lietas ir tā kā, kārtībā, bet viņš tikai pedants var tādā laikā baltās drēbēs atnākt. Saku, labi, ņemšu vērā. Bet tu esi drusku pedants, vai ne? Jā, es arī viņam, man patīk, ja lietas ir kārtībā, ja viss ir sakārtots, un arī, teiksim, kaut kāds, grafiks nedēļas griezumā, kad, es zinu, ko es darīšu, tā kā saplānot visu tur pēc treniņu, un būs tas, tad, kur šodien es ieplānoju mūsu sarunu, un kad, nevis no rīta pamostos un apmēram nezinu, ko es darīšu. Es jau to arī vakar sapratu. Es tev sūtīju to atgādinājumu ziņu, ka mēs šodien tiekamies, un tu atbildi, jā, Kristīna, man kalendārā viss ir ierakstīts. Pirmkārt, lai neaizmirst, protams, bet otrkārt, ka tu zini, un mums tad ar sievu kopā ir tāds savienotais kalendārs, ka tad attiecīgi kaut kādas lietas liekot iekšā, tu redzi jau, vai tev ir laiks, vai nezinu, vai sieva būs aizņemta, ja viņa ir aizņemta, tad mēs ticamāk, man būs bērniem jāaizbrauc pakaļ, tā kā, kārtīgi, man patīk kārtība, jā. Bet basketbols jau nevar sacīt, ka ir tāds kārtīgs, nē? Nav pat tā, ka tu vari... Kā to ņem? Ir dažādi spēlētāji. Es droši vien, ka teiktu, ka arī laukumā un tādā basketbola izpratnē es noteikti būšu viens no tiem, kas ir kārtīgs, kas darīs pareizas lietas katrā situācijā, jo, teiksim, kas man varbūt šādi tad ir traucējis. Īstumā, kas uz Ameriku aizbrauc, man tas ļoti traucē, jo tur nevar spēlēt pareizi. Bet nē, ir tie treneris nosauc to sadarbību, tad es viņu nospēlēšu. Es droši vien kaut kur vidū nemēģināšu improvizēt vai tā kā pats uzņemt uz sevi. Tā pašā laikā ir spēlētāji, kas to vien dara. Jā, kas mazliet huligāni, bet tāda arī vajadzīga, vai ne? Nē, protams, ka ir vajadzīga. Ir tāda, bez tādiem nevar. Tad, ja nebūtu tāda, tad man būtu grūti spēlēt. Bet tu arī biji, labi, visticamāk, tā darba kultūra, apziņas kultūra, ka tas jau ir tāds, kas ir cilvēkā iekšā no pašas bērnības, ja? Arī skolas laikā tāds bija? Jā, jo tas ir tas, ko tev vecāki iemāca vai iedod, vai nevis pat iemāca, bet ka tev vecāki ir kā piemērs priekšā. Kā tu vienkārši, es saku, uzauc tādā vidē, man skolā bija jāmācās labi, jo man abi vecāki skolotāji, un tai pašā skolā strādāja. Tā kā es nedrīkstēju. Rujenā, jā. Tā kā es pat, ja es tur kaut ko ne tā izdarīju, tad tas nemaz nebija paspējis no klases iziet ārā, ka viņi jau zināja, ka kaut kas nav. Un tai pašā laikā arī jau bērnībā, jau trenējoties basītī, vienmēr izdarīja visu, un pat vēl drusciņu vairāk, kaut kur bija iekšā tā, varbūt teica, kādreiz bija pateicis, ka ja tu gribi kaut ko sasniegt, tad tev ir jādara vairāk. Un jau tādā, daudz maz jau, apzinātā vecumā, tad arī, nezinu, jāiemet 10 metieni, iemet 15, pieņemsim, un tādas lietas, kas, es domāju, ka ir palīdzējis man dzīvē, ne tikai basketbolā, bet vispār dzīvē, un ko es arī, noteikti cenšos kā piemērs arī savam dēlam tagad nodot. Bet labi. Tev ir brālis, 4 gadus jaunāks. 3 gadus, jā. 3 gadus jaunāks brālis. Nevar būt, ka jūs nekāvāties. Bet aiz slēgtām durvīm, protams, tā, ka daudz ko vecāki neredzēja, nezināja. Protams, ka mēs, normāli bērni. Bet cik forši, ka vecāki to nezināja, jo bieži vien vecāki tieši nevar izturēt, ka 2, piemēram, blakus istabā kaut ko tur mēģina sadalīt. Tas visbiežāk bija, ka vai vecāki nebija mājās, vai... Kurš bija lielākais neģēlis, tu vai brālis? Dāvis, tāpēc, ka viņš jaunāks, Skaidrs, ka dāvis, viņš nav te klāt, protams. Jo, ir pat bijuši reiz, ka, nezinu, viņš tagad, man jātur durvis cieta, viņš ar nāzu paņēmis virtuvē un nāk man virsū, jo tik trāki viņš bija nokaitināts, kad, ir visādi bijis, jā, bet... bet tā pašā laikā, man liekas, tas, kā mēs uzaugām uz tās attiecības, tāpēc ir vienkārši fantastisks šobrīd. Tavs labākais arī draugs, gan brālis, gan draugs, kurš vien vienā, vai ne? Noteikti.
Es vēl gribētu parunāt par taviem vecākiem un, principā, Rūjiena tā skaidrs, ka tā ir fenomenāla vieta Latvijas kartē, ja? Starp citu, tu esi otrais podcasts, vēl nav ļoti ilgi vispār ēteros, nedzīvo vēl tik ilgi, bet tu jau esi otrais viesis no Rūjienas, jā. Kinooperators Valdis Celmiņš arī ir, protams, no Rūjienas, bet, ja mēs runājam par Rūjienu, tad, principā, tā ir vieta, kur tāda, Latvijas, es gribētu teikt, principā, zelta paudze ar zelta burtiem ierakstīta basketbolā. Tur ir cits pēc cita, ja paskatās cilvēkus, kas ir nākuši no Rūjienas, tur ir daudz Latvijā labi zinām basketbols. Ņemot vērā pret to iedzīvotāju skaitu. Jā, 3000 apmēram, apmēram, jā. Kas jums tur? Es nesaprotu. Es nezinu, kā tāda... Gari cilvēki, jāsaka arī. Tāda, nezinu, mazpilsētas burvība, tā var teikt. Man prieks, ka mēs tiešām uzaugām Rūjienā. Nevis, es nezinu, kā būtu, ja mēs augtu, pieņemsim, Rīgā. Ja? Un, tas... tā bērnība, pirmkārt, kā tu visur var paspēt 15 minūtēs, tu esi vienā galā vai otrā galā, tev šausmīgi daudz laika. Un tas iespējas kā mazpilsētā, Rīgā es viņam, ka nevar bērnus vienkārši palaist vienalga 6, 7, 8 gadu vecumā, lai viņi iet ārā un tad mēģinātu vakarā sasaukt, kad jānāk mājās. Un Rūjienā tā mēs arī augām. Mēs vienkārši dzīvojam ārā bez telefoniem, bez nekā. Bet cik es sapratu, jūs arī, principā, kā brīva diena, tāds bariņš arī basketbola zālītē visu dienu no rīta līdz vakaram to bumburi mētājāt. Mums bija iespēja, es paņēmu no tēta atslēgas sporta zāles. Un, es arī domāju, ka šobrīd tajos laikos vairs tas nav tik vienkārši, man liekas, jo tur mazums kādam kaut kas notiks, un tad tur vēl iedomāties, kas būs tālāk. Bet mēs, brīvdienas, ja nebija jābrauc kaut kur spēlēt pašiem, tad svētdienas mēs no rīta līdz vakaram. Gan basīt, gan visu kaut ko citu, ko tur zālē varēja darīt. Tev abi vecāki arī, kāds sacīja, bija skolotāji skolā, ļoti arī cieši saistīti ar to basketbola komūnu, ko jūs Rūjienā, principā, visi tur jau ilgstoši, var teikt, gadu desmitiem būvējāt. Kā tu raksturot varbūt savu tēti, jo tas, cik daudz es zinu, ka esot bijis arī gana stingrs vispār. Ir vēl joprojām. Tajā arī tad, kad ar jums tur, kad protams, jūs vēl maziņi bijāt. Jā, stingrs... Tādā ziņā, joprojām, tas nozīmē, ka joprojām tev ir tā, ka... Nē, man es domāju, stingrs tad pret, ja viņš vēl joprojām strādā skolā šobrīd, gan Rīgas valsts 3. ģimnāzijā. Un pret skolēnēm viņš vienmēr ir stingrs, bet, teica, viņš stingrs, bet viņš ir godīgi stingrs. Bieži tas pats jau arī, ja viņš tev kaut ko pasaka vai nezinu, aizrādi, tad tu zini, kas par tēmu, tu pats saproti, ka tu esi kaut ko nepareizi izdarījis. Un īstenībā arī tie, ne tikai es, bet arī skolēni, kas pie viņa, kas ir izgājuši cauri, tā viņa skolē, tā var teikt. Jo pirms sanāk, man dēlam treneris ir, vīrietis, kurš izgāja, kurš mācījās pie tēta. Un es teicu, no malas skatoties, kā viņš trenē, ko viņš saka, es jau pat dzirdu kaut kādas jau teicienus, ko man tētis ir teicis, vai kā, arī uzsvars uz disciplīnu, kas vienmēr ir svarīgākais, ja godīgi. Viss sākās ar disciplīnu. Un mamma? Man gribētos teikt, ka mamma arī, viņa bija tādā ziņā, viņa bija stingri, viņa bija uz... tā teikt, uz vienas lapas, nebija tā, ka viens stingrs, un tad aiziet pie otru, un es saku, nē, viss kārtībā. Kopumā, bet es saku, tas, droši vien, ka tas arī, kas iemācīja to kārtību, jo, ja viss bija pareizi, viss bija kārtībā, tad nebija nekāda problēma. Droši vien, ka sportā arī disciplīna ir svarīga, un tāpat arī dzīvē, vai ne, kaut kādās jomās? Es domāju, ka jebkurā jomā, kā tev jau, disciplīna arī, ja tev darbā jābūt 8, tad tev ir jābūt 8. Nevar atnākt 8:10, 8:15, sorry, nokavēju. Tas jau, it kā sīkumi, bet disciplīna, man liekas, ka jebkurā ikdienas aspektā, ja mēs tā skatāmies. Es gribētu mazliet varbūt ar tevi parunāt jau tādā plašākā kontekstā, ņemot vērā arī tavu pieredzi, kur, teiksim, ir tētis, kurš ir stingrs,
noteikti arī labs piemērs tev un tavam brālim un daudziem citiem. Vecāks, tur ir daudz tās lomas, vai ne, kādas viņam ir bijušas tavā dzīvē. Un es zinu, ka basketbolā un jāsaka arī citos sporta veidos, es gribētu teikt arī futbolā, man šķiet ļoti aktuāls temats ir vecāks un bērns. Un šeit mēs runājam par dažādām vecāku vīzijām par to, kā viņi redz, kas bērnam ir jādara, jāsasniedz. Es domāju, ka tu jau jūti, uz ko es gribu vedināt mazliet šodien parunāt, bet tas man šķiet ir tāds ļoti sāpīgs un svarīgs jautājums, par ko ir jārunā, vai ne? Noteikti ir jārunā, un īstenībā tā ir lieta, ko mēs ar Dāvi, gan rīkojot nometnes bērniem, gan vispār runājot ar jauniešiem, ko mēs ļoti uzsveram, kas, man liekas, ir pats svarīgākais. Jo es lieku sevi kā piemēru, es nekad augot, trenējoties, spēlējot basīt, es nekad nedomāju, ka es to darīšu profesionāli, ka es to varēšu pelnīt naudu. Un es vienkārši spēlēju, man patika, un sanāca, savā ziņā bija labāks kā citi, un kaut kā tās emocijas, ko iegūstu spēlējot, vienkārši ļoti patika. Un es tā pa īstam laikam apzinājos 18 gadu vecumā, kad mēs Eiropas čempionātā dabūjām 3. vietu. Es biju pieciniekā kopā ar vēl tur Eiropas labākiem spēlētājiem, tad es aizdomājos, ka ja es esmu tā kā šādā kompānijā, es esmu labs, un es iespējams to varu darīt tālāk profesionāli. Un tikai tad es sāku domāt, kad, un varbūt strādāt uz to, lai tas aiziet profesionāli, lai ar to varētu pelnīt naudu. Ja tu 12, 13, 14 gados, un tie pat nav bērni, bet tie ir vecāki, kuri ir izdomājuši, ka tagad mans dēls spēlēs basīt, viņš tur būs miljonārs, nākamais Porziņš, Vērtāns un tā tālāk. Tas, pašā pamatā ir tik nepareizi, ka es varu gandrīz 100% apgalvot, ka nekas nebūs. Jo tu pazudīs tas kāpēc tu spēlē, tas prieks, jo vēl joprojām es uz to skatos kā, es nevaru teikt hobiju, bet es arī nevaru to nosaukt par darbu. Jo spēlē, tāpēc man ļoti patīk vēl joprojām. Un plus par to un maksā naudu. Tā kā tas ir viens par vecākiem, jā. Un otrs droši vien man ir arī sanāca, un tagad pat Latvijas tur basketbola savienība, tā ir tādas kampaņas par to, kā uzvesties vecākiem, kas man liekas arī absurdi, jo it sevišķi tajās mazajās grupiņās, man dēlam vēl nav 9, viņam ir 8 gadi, viņam drīz būs 9 gadi. Un tu tajā laukumā, ko viņš šobrīd dara, tur nekas nenotiek apzināti. Viņi vienkārši iet, viņi labi pavada laiku, viņi skrien, tur ir tāds haus, tieši tā. Kā Daniels atskrien, tur starp tām spēlēm, es saku, dēls, kā tev viss? Jā, man patīk, viss forši, es saku, super. Bet ir vecāki jau, kas, un arī ir nācies pat, aizrādīt, ne, bet pateikt, ka, nevajag bišķi mierīgāk, jo tam 8-gadīgam tu māci, viņam tur bļauj virsū kaut ko, un beigās es pastos tais tribīnēs, es domāju, no visiem, kas šeit sēž, kad es būtu vienīgais, kurš varētu kādam kaut ko teikt un mācīt, ko darīt laukumā, vai ne? Bet es to nedaru, jo pirmkārt ir treneris, un otrkārt, saku, tajā vecumā, lai viņi dara, ko viņi grib, viņi ir aktīvi, viņi skrien, viņi priecājās, un tu jau savam bērnam 8, 9 gados, ko tu tur dari, ko tu nedod piespēli, met iekšā, tik negatīvi, man liekas, to visu, kam būtu jābūt pozitīvi un gaiši un priecīgi ar kaut kādām tādām, lietām padara bišķiņ nebaudām to visu. Tas nozīmē, ka tas varbūt, ņemot vērā arī tavu pieredzi, kā tu esi attīstījies pats, tu redzi, ka tas var arī varbūt principā nodarīt tam bērnam pāri kaut kādā mērā. Iespējams, jo tas, ja piemēram, bērns saņem pārlieku lielu kritiku, piemēram, par laikā, kad viņam vēl ir 8, 9 gadi, kad viņš vēl ir spēle, viņam tā ir arī rotaļa reizē. Tieši tā, es saku, tas, kā viņi spēlē, tur nekas nenotiek apzināti. Tu nevar teikt, kad rekur tu skaties, kā mēs profesionāli spēlējam, un tad tu vari, tad tiešām ir tajā rekur, tas neizdarīt to, vai izdarīt to slikti, bet tam bērnam, es domāju, ka nav, pēc tam varēs mācīt, aizrādīt, bet it sevišķi ne tik agrā vecumā, lai viņi tiešām, lai viņi
izbaudi. Jo, citādi, kā tu teici, viņam pazudīs tas prieks, tā vēlme, un viss, viņš beigs nodarboties ne tikai basketbolu, bet arī citu sportu. Un beigās jau skaidrs, ka no tiem mazajiem puikām, kas tur skrien, ļoti mazs procents būs, kas tālāk jau pieaugušo dzīvē, tā teikt, spēlēs profesionāli, bet tā pašā laikā viņi vismaz visu to bērnību pavadījuši aktīvi, sportojot, un es domāju, ka tas varbūt pats svarīgākais. Kā tu varētu palīdzēt ar savu pieredzi? Es saprotu, ka ir pilnīgi citādākas situācijas dzīvē un ir ļoti dažādas, un arī zaudējumi nav salīdzināmi. Kaut kādi varbūt ir, bet ne visi. Bet kā tu pats arī varbūt jau būdams mazs un tad kļūstot par pieaugušo, mācījies pieņemt, es nezinu, vai pieņemt ir pareizi? Ir pieņemts pareizais vārds. Jā, tas droši vien, ka būs pareizi, jo... Vai saprast zaudējumu arī? Jā, šis arī interesanti, jo... No pirmām, no mazām grupiņām, jau mēs sākām spēlēt. Mūsu Rūjienas komanda mēs gandrīz vienmēr uzvarējām. Un tad jau baigi ir žagariņi tādi, jā. Un tur ir tā lieta, ka tās spēles, ko mēs zaudējām, es raudāju pēc spēlēm. Es sēdēju malā uz soliņu un raudāju. Un man liekas, ka es domāju, ir kaut kāds vēl video kasetēs, kur es tiešām tajā pirmajā, mazākajā grupiņā, kas sākās jaunatnes līga, un mēs finālā zaudējām to spēli, un tā varbūt bija viena no retām spēlēm tajā sezonā, ko mēs zaudējām. Tur pat nebija vēl spēle beigusies, kur ir video, kur es vēl kādu laiku atpakaļ skatījos, kad stāv mest sodiņas, noslauka asaras. Un jā, es vienkārši man bija grūti pieņemt, grūti sadzīvot uz zaudējumiem, jā, tas vēl joprojām tā ir. Un es atceros, man mamma pēc spēles nāk klāt, viņas nekas dēls, jo labi spēlē, kāda starpība, nepietiekam labi acīm redzot, jo mēs neuzvarējām. Bet, ja tu paliec vecāks, jo vieglāk sadzīvot ar tiem zaudējumiem, kas palīdz, ģimene palīdz, bērni. Jo mazā māsa pēc spēles viņa skries uz laukumu virsū priecīgi tēti redzēt, neatkarīgi no tā, kāds būs rezultāts. Tā kā tas ir atkal kaut kas, kas tev liek uzreiz nomainīt to fokusu un varbūt nedomāt par to zaudējumu. Tā tik ir mērce. Gatavota no certificētiem tomātiem. Spilva labi, iet kopā. Kā tev šķiet, ko var mācīties no zaudējumiem? No zaudējumiem vislabāk var mācīties no zaudējumiem. Jo tur tu droši vien, ka vislabāk var redzēt tās lietas, ko tu izdarīji nepareizi, un kas ir iemesls, kāpēc tu zaudēji. Un tad mēģināt viņus izlabot, lai tu nākamreiz nepieļaut tās kļūdas, un tad iespējams arī nezaudētu. Cik tu atceries kādus savus sāpīgākos, kas tev ir tāds zaudējums bijis? Jā. Godīgi, sāpīgi zaudējumi ir bijuši daudz vairāk nekā tādas uzvaras skaisti. Jā, un es domāju, ka mēs nesen ar Daugaviņu vasarā pēc Eiropas čempionāta satikāmies. Mums tā ir. Jo tā sūdīgā sajūta, tā var teikt, ir daudz biežāk nekā tas uzvaras prieks. Ja? Bet ir sāpīgi bijuši, kas 19. gadā, kad mēs netikām uz pasaules kausu, kurus pats nospēlēja ļoti sliktu spēli. Un mēs principā tur ar vienu metienu tiesu zaudējām un netikām uz pasaules kausu. Tad bija grūti atbraukt atpakaļ uz komandu. Sanāk, ka tas bija tie izlašu logi, kas bija kaut kā februārī, ja nemaldos. Atbrauc atpakaļ Milānā tajā laikā spēlēja. Tad pēc nākamā treniņa, tad visi treneri, redzēja, ka nav kaut kas kārtībā. Kārt emocijas un viss atstāja. Nē, tu uz nākamo spēli nebrauc, paliec mājās, atpūties, izvēdini višķiņu galvu, lai kaut kādas jaunas emocijas dabūt. Bet toreiz un tajā pašā laikā es uzreiz gandrīz pēc tam NBA parakstīju. Es pieņemu, ka viņi nebija redzējuši vienkārši to spēli. Tad tas man atkal uzreiz nomainīja loģiski pavisam cits jaunas emocijas un tāds prieks. Bet
Nu, ja es saku, ik pa laikam sāpīgi. Tas pats šīs vasaras pēdējais zaudējums Lietuvai, kur, kur mums, ka visi gaidīja, un mēs paši arī gaidījām. Ja tu tagad tā mierīgi, jau kad emocijas norimušas un tāda loģiski paskaties, tad tā ir viena basketbola spēle, kur viens uzvar, viens zaudē. Un ne jau mēs vienīgi ir tādi, kas zaudēja. Tur tāda paša Serbija vai Francija, kam tur prognozēja vietas top 4, palika tieši turpatās, kur mēs. Tā kā nebūtu vinējuši to Lietuvu zaudēt nākamo, un viņš varbūt nebūtu tik traki, bet tāpēc nekas tīži nemainītos. Jo beigās jau ir vai nu tu dabū to medaļu, vai arī tu neuzvari. Tā kā, zaudējumi ir daudz. Cik tu ilgi ļauj sev, labi, pārmest varbūt sev kaut, tu pārmet sev? Protams, tur ne visās spēlēs. Es nepārmetu, bet katrā. Tu izspēlē vēlreiz to spēli, domās? Dialogoties, tu vienkārši kaut kādas epizodes, kaut kādas situācijas, kur jau pats zini, kur tu esi nospēlējis vai arī nospēlēt citādāk. Ko es nepārdzīvoju, jo tas ir par aizmestiem metieniem garām, jo tas ir kaut kas, ko tu nevari tā kā domāt, ka teikt, man būtu vēlreiz tāds metiens, es viņu iemestu. Jo es zinu, kas viņu iemest, bet tā domājot, man liekas, ka tu vienkārši sagrausi sev vispār kaut kādu pārliecību. Tas ir interesanti, to saka, jo man personīgi laikam basketbola spēlēs viens no tiem šausmīgākajiem mirkļiem ir skatīties tos sodiņus, kad met. Man tās ir gatavās šausmas, jo es man tā sajūta, ka es tik ļoti ieeju savās domās, tā nabaga cilvēka domās, kurš met tos sodiņus, ka apkārt ir bungu rīboņa skaņas, un iespējams, ka tas var mainīt to spēles gaitu, ietekmēt. Un man liekas, man jau mājās sāk drebēt visas iekšas tajā brīdī. Bet tie ir tie foršākie momenti. Tie ir tie foršie? Tie ir tie, ko tu izbaudi visvairāk. Jo viens ir, vai tev ir, jāmet tur met, vai kad tu spēlē tur pustukšā arēnā, kādā līmenī, bet kad tu esi, izlases spēle arēnā, 10,000 troksnis, viss. Un tev bumba tavās rokās. Tā kā es tie ir tie... kāpēc mēs spēlējam, man liekas, vismaz es, kāpēc tās emocijas, ko tu nekur citur nevarēsi dabūt. Cik liels adrenalīns tajā brīdī ir? Vai tu neļauj tam adrenalīnam pulīt? Tajā brīdī tu nevari vispār sākt domāt kaut kādas, vispār kaut ko, vai es tur iepriekšējo metienu iemetu, vai es to neizdevu. Tā kā, tev ir jāmāk izslēgt pilnībā to ārā, kas noteikti nevienmēr sanāk, jo, kā tu vairāk aizmetas garām, tas piezogās. Bet, kā runāt par sodiņiem, teorijā, sodiņus vispār nevajadzētu mest garām mums, nekad. Jo, tas ir viegls metiens, tas ir reāli viegls metiens. Treniņos met 100,000 reižu, tev neviens nav priekšā, neviens tev netraucē. Tā kā, cits metiens, loģiski, kur tev ir aizsarga priekšā, un tu vari iemest, var neiemest, bet sodiņas nedrīkst mest garām, un tāpatās viņi nevienmēr krīt iekšā, un tur droši vien ir tas kaut kāds stresiņš, adrenalīns, kas patraucē. Un atgriežoties vēl par to to pārdzīvojumu, ar Kasparu runājot, viņš arī sacīja, ka dažreiz arī tev pat nav laika piemēram, to zaudējumu līdz galam tā kā pārvārīt savā prātā, jo tev jau ir jāstājas uz nākamās spēles. Tas ir, ja ir īsā laikā ir daudz spēles, tad tu nevari domāt par to, kas bija, jo tev tuļņās ir nākamā spēle, tajā un gatavam jāiet, jāspēlē. Visvieglāk, tas nav visvieglāk, to viegli pateikt, bet tad vienkārši aizmirst. Tā kā ir bijis zaudējums, slikta spēle, vienkārši aizmirst. Beigās jau tu tāpatās nevar ietekmēt to, kas bija. Pēc būtības, tu neko nevar izdarīt. Tu var ietekmēt tikai to savu nākamo spēli un izmainīt kaut ko. Man, protams, ir ļoti mīļš temats gulēšana. Jā, man arī patīk gulēt. Labi. Sāksim ar gulēšanu pirms spēlēm. Tu gulē? Jā, diendusiņi, tas tādā spēles dienā ir, jo vairāk, jo labāk. Tev izdodas aizmigt tā,
Jā, nu es varu aizmigt, nu tā kā... Tu vari tā aizmigt. Jā, sevišķi spēles dienā un Tiešām, dienas. Tas ir, man liekas, tas labākais moments viesnīcā. Nu, mēs biežāk viesnīcās paliekam. Tu aiztais aizkariņas, visu uztais tums tā, lai tam nenāk vispār nekur nekāda gaismiņa iekšā ielēna zem sēdziņas smuki un forši. Nu, un vismaz pēc spēlēm, ne? tad nē. Bet, izmanto visādas procedūras iespējamās. Pirtī iet īstenībā ir forši, kas bišķiņ, tā kā palīdz to miegu dabūt. Bet, tā īsti nekas nemainās. Ja tev spēle ir 7, 9 beidzās, es teikšu kaut kādu 3 būs ātrākais, kad aizies gulēt, jo tad ķermenis vienkārši nevar. Tu varbūt prātu var mēģināt izslēgt, bet ķermenis ir pilns ar to adrenalīnu, kā mēs runājam pirms tam, un es mēģināju gan iet ātrāk gulēt, mēģināt aiziet, tā kā, kad bērniem saka, taisi acis ciet un guli. Un tad tu vienkārši tirinies pa to gultu no vienas puses uz otru. Un beigās, tu sēdi vienkārši, nezinu, mājās, skaties filmas, seriālus, kamēr jūt, kad lēnām sāk nākt virsū miegs, tad jā. Mēs ar Kasparu arī runājām par to adrenalīnu, kas ir spēles laukumā, un ka bieži vien tajā adrenalīnā principā pazūd arī sāpes ar ķermeņa sāpes. Jā, tas tieši tā arī darbojās, jo tāpēc ir tā, ka tu pēc spēles vēl nospēlē, tu nejūti, tevis kā nekas nesāp, pamosties nākamajā rītā, viens laikam dabūja tur, nezinu, pa stīvo, tur kaut kas sāp, kaut kas mugurē, jo tas adrenalīns tā arī darbojās, viņš tev kaut kā bišķiņ piesedz vai nezinu, tas līdz smadzenēm neaiziet tas, ka tev kaut kas sāp. Varbūt neļauj vienkārši aiziet, jo nedrīkst sāpēt, jo tev ir tā spēle jānospēlē. Tu minēji, ka tu arī biji ar Kasparu. Mēs daudz atsaucamies uz Kasparu. Ar Kasparu runājis par to, ka vairāk ir tie sliktie mirkļi, ja tu lieto vārdu sūdīgie mirkļi, un tad mazie ir, tie laimīgie ir varbūt mazāk. Bet tā pašā laikā, ir var jau sajust, kāpēc tev tas ir svarīgi, kāpēc tev ir svarīgi būt basketbolā, bet, ja tev būtu jāsaka, kas tev ir vispār basketbols, ja tas nav hobijs, tas nav darbs. Jā, es teiktu, ka basketbols tas ir, kā tā var teikt, tas es esmu basketbols, un tā ir dzīve, principā, es esmu uzaudzis spēlējot basketbolu. Basketbols man iedevis tik daudz, ko es esmu apceļojis pasaules, es dzīvoju dažādās vietās, daudz ko redzējis, pieredzējis, un nezinu, man basketbols tiešām ir devis visu. Tu minēji, tos vienu to labo mirkli, labi, tu jau esi minējuši šajā sarunā vairākus tādus labos mirkļus, kas ir bijuši, viens no tiem arī bija līgums ar NBA, vai ne? Jā, protams. Jā, protams. Tas 12 spēles tev esot bijuši. Jā. 14 minūtes. Izpētīju statistiku. Bet, jā, tas arī viens no, to es arī bieži stāstu visiem, kad tev ir mērķi un ir sapņi. Jā. Mērķi ir bijuši visādi, tu visu laiku arī mēģini uzstādīt augstākos, bet tas NBA vienmēr, kad tu sāc maziņš puiku spēlēt, tas ir sapnis. Visu to grib spēlēt basīt, visi grib spēlēt NBA. Un tad karjeras laikā, man tas bija vismaz tādā savā ziņā, tāds netradicionāls ceļš, jo, parasti jaunus džekus tur nodraftē, tā kā man brāli pieņemsim, ja, un tad viņi tur tiek spēlē. Es drusciņi citādāk gāju to ceļu, ja tā teikt, caur tepat Latvijā, F-ņā, tad es pārcēlu uz Spāniju uz ACB, tad es biju spēlēju Eirolīgā, tad kā citā Eirolīgas klubā, un tad no turienes lēnām, tā arī man bija izcila sezona tieši tajā, ko es daru laukumā, es metu grozā trīnīšus, tas tāds man pamat uzdevums, jā, un tajā sezonā, es Eirolīgā metu virs 50%, kas ir ļoti, ļoti labi. Un jā, un tos mērķis, tas tādi, bet tas sapnis tev visu laiku viņš tur ir, tā kā, nepalaid viņu vienkārši vaļā. Un tas moments, kad tu beidzot izēji laukumā, NBA spēlē, un tad es saku, man tas moments bija ka tev, es negribu teikt pirms nāves, ka tu atceries visu, ko tu esi piedzīvojis, bet
Nu, tieši tādā kontekstā, kad izgāja cauri prātam ātri tādā super ātrā filmā visi tie kaut kādi basketbola momenti. Ceļš tas sākums Rujienā, tajā mazajā zālītē un viss, un ka tu tagad esi NBA arēnā izgājis laukumā. Ja? Tāpēc to es arī vienmēr visiem stāstu. Ja ir sapnis, nekad nepalaid viņu. Vienalga, varbūt neizdosies, bet, ja tu viņu palaidīsi un aizmirsīsi, tad noteikti neizdosies. Tas ir viens no tiem spilgtākajiem mirkļiem basketbolā, tā iziešana NBA laukumā. Noteikti, bet man kaut kādās spilgtākos momentus vienmēr gribās ar izlasi asociēt. Es nezinu, jo tas savā ziņā tā profesionālā karjera klubos, tas ir vairāk tā kā individuāli pašam, bet man liekas izlasi tas ir... Tie neesam tikai mēs spēlētāji. Tie ir visi Latvija, visi cilvēki, kas mums seko līdzi, kas mūs atbalsta. Un tādā ziņā es noteikti teikšu, ka tas pēc pasaules kausa, tas moments pie pieminekļa, mēs himnu dziedājām pie pieminekļa. Viss tas bija, tur es arī raudāju, nebija varianti neraudāt. Es centos, man bija jārunā mikrofonā. Un tas tiešām, tas pat pārsit to iziešanu NBA laukumā, jo tādas emocijas tas nekad nebija bijušas, un es domāju, ka šaubos, ka vai vēl kādreiz būs. Kā tev šķiet, kas tev ir varbūt radījis to Latvijas koda sajūtu, jeb Latvijas to būtības sajūtu, jo tava karjera tiešām ir, tu esi daudz bijis prom no mājām. No Latvijas. 10 gadus pēc kārtas. Visu laiku bijis prom. Jā. Un ir cilvēki, kas esot prom, arī nolemj palikt kaut kur prom. Tu esi te mājās pie stūres komandai. Es nezinu, es atkal iešu atpakaļ pie ģimenes un vecākiem. Tās vērtības, kas ir bērnībā ieliktas, viņas vienkārši man tas liekas dabīgi. Tā jābūt. Ka mēs esam latvieši un mums ir jābūt patriotiem. Kā mēs varam nebūt. Es nezinu, man tas tiešām liekas pašsaprotami. Jo, kā tu teici, arī es esmu dzīvojis visur, un visiem liekas, ka visur citur ir labāk. Tā kā mums visiem, ka zāle otrā pusē ir zaļāka, bet jebkurā valstī dzīvojot, es varu nosaukt kaut kādas lietas, kas citur būs labākas nekā Latvijā. Bet es varu nosaukt tieši tikpat daudz lietas, kas pie mums ir labāk nekā citur. Tāpēc tas moments, ka mēs te sakām, viss ir slikti pie mums un citur, tā nav. Nē, mums viss ir forši. Noteikti ir lietas, ko var uzlabot. Un ko vajadzētu uzlabot. Bet nē, mums viss ir. Man patīk mājās. Es gribētu ar tevi arī parunāt par tādu sporta. Sports ir spožs un postošs reizē. Mēs runājam bieži vien par tām ķermeniskajām ciešanām, kas ir tā ir blakne, kas, protams, ka sportā ir. Jā, profesionālais sports nav veselīgs. Tas nav. Tu saki, sportot, tu būsi veselīgs. Vai ne? Līdz kaut kādai robežai. Jā, tad tur ir krietni pāri tām vispār fiziskajām spējām. Tā pašā laikā ir tik skaisti tie brīži, vai ne, kurus arī tu minēji, un noteikti tādu ir daudz, un arī pirmās uzvaras Rujienā var iezīmēt kā fantastiskas, un tie visi arī seko cits citam. Tā pašā laikā bieži vien tas sports arī, man asociējas ar to, ka tā ir tāda spoža zvaigznīte, vai ne, kas kādu laiku ir, un kad ļoti ātri tā sports, tā spīķa laiks sportistiem principā noriet. Jā, kopumā jau tas ir, tu skaties tā uz dzīvi no sākuma līdz beigām, nezinu, kad kuram viņas ir, bet tas jau ir tāds mazs moments tikai tā profesionālā karjera. Lai gan šobrīd, es kaut kad sāku rēķināt, cik es jau profesionāli spēlēju, man šobrīd ir 21. sezona. Tas nozīmē, ka es bišķiņu vairāk nekā pusi no savas dzīves jau spēlēju profesionāli. Tas nozīmē, ka es vairāk spēlēju, nekā es nespēlēju. Un tas jau ir daudz, tas vai ne? Ir daudz. Jā, tas ir daudz. Tas nozīmē, ka drīz būs jāmet miers. Ne?
Ir jau, bet ir taču krietni vecāki spēlētāji, taču arī... Protams, viss... Kuri ņem uz pieredzi. Jā, uz pieredzi. To tiešām nevar iemācīties, tāpēc tā ir pieredze. To es vienkārši pieredzējis. Jā. Bet, ir vecāki, viss atkarīgs no arī tās pašas veselības. Man arī, piemēram, ir kaut kādas vietas ķermenī, kas, ne tuvu vairs nestrādā tā, kā viņām vajadzētu strādāt. Un tad, ja jāsāk tur arī pirms katras spēles tev pat tabletītai paņemt, lai tev nesāp, un tad sāc domāt. Cik tā kā ilgi vēl, jo, protams, kad viens ir tās emocijas un viss, kad beidzās tā sezona, tu pacēl kausu un tu uzvarēsi. Jā, tas ir forši, bet tad jautājums, kur balans... lai nav tā, ka tev pēc tam ratiņkrēslā jābraukā. Bet cik ir tās baisas domas, domājot, ka, ka kaut kas tāds, no kā, kas īstenībā tev dara to vislielāko labi, tevi ģimene ir daudz tās lietas, visticamāk, tavā dzīvē, kas tevi ceļ spārnos un kas tev dod to laimi, bet tas, ka basketbols ir tava dzīve, basketbols esi tu, un ka tu sāki, ka varbūt drīz būs jābeidz tā karjera tieši kā basketbolistam. Cik baisas ir tās domas, kad tās ienāk tavā prātā? Zini, kā es teikšu godīgi, tas pat nav baisi, jo es vairāk atkal domāju par to, kad es beigšu spēlēt, kad es uz to skatos, kad nevis uz tā beigām, bet uz kaut kā jaunu sākumu. Kad sāksies kaut kas cits. Un savā ziņā pat... Jā, es jau teicu, basketbols man tik daudz iedevis, tie 20 pāri gadi. Bet tai pašā laikā es saku, pat gribās un ir interesanti tā kā domāt un pat iztēloties, darīt pavisam kaut ko citu. Tā kā to tu esi darījis, to nolikt malā. Un savā ziņā es saku, pat es varbūt jau gaidu drusciņu to momentu, kad darīt kaut ko citu. Inovācija no Madara. 3 alternatīvu sērumi, spēcīgs augu izcelsmes sastāvs, pigmentācijai, krunciņām un izsitumiem, dermatoloģiski pārbaudīta efektivitāte. Meklē Madara veikalos un Madara Cosmetics LV. Ja mēs runājam par tavu lomu komandā, un tas, ko es esmu arī dzirdējis, ka tu esi arī tāds mierīgs, diezgan līderis, bet reizē arī, kā apvieno to mierīgs ar nemierīgs. Bet, ka tur ir tāds divi saplūst kopā tās. Jā, noteikti. Es domāju, ka tas tā, no situācijas atkarīgs. Jo, komandā kā ir, sevišķi, mēs bieži runā par to, tur kapteinis un tā, ka, kā man liekas, ka kaut kādā savā ziņā to bišķiņu pārspīlē, ka tas nav tik svarīgi, kā to izceļ. Es tā parās, tu esi kapteinis, bet tu esi viens no spēlētājiem. Bet tā pašā laikā tas uzliek kaut kādu papildus atbildību. Ja tur tā spēle neiet tik labi, tad vai kādam kaut kas jāpasaka, vai, nezinu, citreiz pašam jāaiziet laukumā un, nezinu, jālec pēc kaut kāds bumbas pakaļ, ka tu zini, ka tu viņu nevar dabūt. Bet, tā kā ar domu, lai kur visu āpens repstre, kur mūsu kapteinis lēc pakaļ bumbai, tad mums arī jāsaņemās apmēram, jā. Un es domāju, ka tas tā, no situācijas atkarīgs. Un citreiz ir spēlētāji, kam vajag pateikt, kam vajag super mierīgi teikt, jo tu pateiksi bišķiņ skarbāk, viņš, ne tā to uztvers. Bet, es laikam sliektos to, ka es vairāk esmu mierīgs nekā nemierīgs. Es tieši domāju, man ir grūti iedomāties tevi tādu skarbu, kurš lieto kādus vārdus. Jā, ir spēlē karstumā, tur īsti tur gan šat tad tiesnešiem nākās šo to dzirdēt, par ko es atvainojos vienmēr pēc tam, jo, tas tādā emocija karstumā noteikti, tas normāli viss grib vinēt. Bet, es kaut kādā ziņā arī piedomāju vai cenšos savaldīties, jo
lai netik daudz. To jau grūti citreiz emocijās izdarīt. Jā, tas ir milzīgs citreiz tas tā kā neizdodas, bet lielākoties es mēģinu, jo es saprotu, ka, ja es sākšu trakot un būtu nemierīgs, tad, vēl 11 spēlētāju komandām, tad būs, tāds sniega bumbas efekts, ja, man tad ir vismaz jānotur tas miers. Ko, nav viegli citreiz, bet es tiešām piedomāju pie tā. Tad, kad tu arī spēlē, vai tev ir svarīgi kādam kaut ko pierādīt? Vai sev, vai citiem? Nē, citiem, es nekad. Svarīgākais ir sev, ka tu gan spēlē, gan īstenībā treniņos, kas ir svarīgāk. Jo spēles, tas jau ir tādi mazie svētki. Bet, treniņos, katru dienu, arī šajā vecumā, jau es entos gadus trenējies un spēlējis, un saprotu, ka baigi labāks vairs nevar palikt, bet kaut kur atrast kaut kādas lietas, kur tu vari pateikt, ka šodien es kaut ko izdarīju, es ieguvu, es paliku drusciņi labāks. Tā kā, un to es arī bieži stāstu jauniešiem, ka tu nevar aiziet uz treniņu vienkārši, tāpēc, ka man jāiet un notrenēties, bet tiešām pašam sev uzstādīt kaut kādu katru dienu mazo mērķīti. Un ja to darīs, tad tu noteikti paliks. Vienalga mazu gabaliņu, bet tu paliks labāks. Un tas, tas tā kā sev pierādi tiešām. Ja man citiem, es neesmu nevienam neko parādā, man neviens nav parādā. Tas viss tāda ne cīņa ar sevi, bet darbs ar sevi, es teiktu. Man patīk tā atziņa, ko tu saki, kļūt drusciņi labāks. Tas, Jā, bet es domāju, ka tas jau ne tikai sportā, ne tikai basketbolā. Tu no rīta izlasi ziņas, tu domā, es rītā varētu bišķiņ labāk. Redz. Un tad tu būs palicis labāks tajā savā jomā, ko tu dari. Jā. Bet kā tu, piemēram, arī sadzīvo ar to publicitāti, un to, ka tu tevi atpazīst uz ielas visticamāk? Jā, bet mums nav, man nav tā kā Kristofam Porziņam, kurš īsti, es domāju, ka uz Rīmī aiziet ratiņus, piekraut pilns, viņš diez vai varētu mierīgi, man tādā ziņā nav. Protams, ka ir šādi tad cilvēki, bērni, kas atpazīst, un viņi rausta tēti, un tad visbiežāk tie vecāki nāk klāt un prasa, vai drīkst nobildēties. Bet es nekad neatsaku, man patīk, man prieks, ka tā ir. Man tā ir viena bilde vai viens paraksts, bet tas puika varbūt, nezinu, pēc tam aizies uz zāli un mēģinās iemest pēc iespējas vairāk sodu metienus. Es kaut kādā tādā veidā varbūt būšu viņu, nezinu, motivējis vai iedevis kaut kādu dzirkstelīti. Kad tu domā par jaunajiem puikām un meitenēm arī basketbolā, kas ir tas, ko tu varbūt arī gribētu viņiem sacīt, tiem, kas ir tajā sava ceļa sākumā, apzinoties, ka tas, kā mēs arī sarunas sākumā runājām, ka īstenībā jau tas nav tik viegli sasniegt tos augstumus. Jā, pirmkārt, pirmais un pats svarīgākais ir vienkārši izbaudīt to, spēlē basketbolu vai jebkuru sporta veidu. Vienkārši tiešām, lai tas tev sagādā prieku un lai to izbaudi. Un tālāk, jo tiešām katram no tiem jauniešiem tas ir mērķis vai viņi gribētu būt, nezinu, profesionāli sportisti, tad tajā brīdī arī saprast, cik ļoti daudz, ko tas prasīs no tevis. Ka tas nav tikai tas, ko mēs redzam arēnā vai televizorā. Tas it sevišķi tie jaunības gadi, tā bērnība. Es augu tajā pašā Rujenā. Mums arī tur paliek 14, 15 gadi. Tur kaut kāda klases vakara, disenes. Piektdienas vakarā es nevaru, kārt vecāki. Es jau, protams, kad būtu gribējis iet, mums rītā ir jābrauc uz Ventspilu spēlēt, mums 7 jāceļās, aizmirst. Tā nenotiek. Vai arī es drīkstēju aiziet, man 10 bija jābūt mājās, kur es biju izrēģinājis tā, ka, ja es skriešu, tad es tur varu palikt līdz 9:52. Un tā kā tādas, un kaut kādas tādas, izklaides lietas vai viss ar draugiem, tas viss iet garām. Jo, tev principā visu laiku ir
vai nu jāspēlē, vai jātrenējās. Un arī pēc tam, kad tu jau kā profesionāls, tu jau daudz ko zaudē no kaut kādām, varbūt tādām, nezinu, ikdienišķām vai izklaides lietām, bet, tā pašā laikā es jau teicu, tas man ļoti, ļoti daudz ko ir iedevis. Bet tev nav bijis tāds brīdis, kaut kādījos 15, 16, varbūt 18 gados, kas ir īstenībā arī jaunam cilvēkam ļoti sarežģīts laiks. Tas ir vecums, kad cilvēks mainās. Paralēli vēl ir arī mācības, vai ne? Kas ir vēl viena daļa. Mācības, skola, sports, tās vēlmes, ko pusaudzis varbūt grib darīt. Tev nav bijusi tā sajūta, es vairs negribu to basketbolu, es gribu iet prom. Nē, nav nekad bijis tā? Nē, nekad. Un tu minēji tos 18 gadus, mēs jau bijām pārcēlušies uz Rīgu. Sanāk, 12. klasē. Mana ikdiena, kaut kādu labu laiku, tās sezonas bija tāda, kad, jo tajā laikā, tagad īsumā ir treniņi, tā kā mums te vienreiz dienā, tu no rīta aizbrauc, viņš gan ir ilgāks, bet, tu visu izdari. Cik tev bija ilgs tas treniņš šodien? Rēķini, es biju zālē pirms 11. Un tad Pagalīdz 3 treniņš? Jā, bet viņš tādu sadalīs. Tu sāc svaru zālē, izdari visu to programmu, kas tur, tad mums starpā bija video, jo mēs tur iepriekšējā spēlē zaudējām, un ka video bija bišķiņ garāks. Pēc tam treniņš zālē, tad vēl visas pārējās procedūras. Bet Dairi, cikos tu ēdi? Es? Brokastis pirms treniņa. Ak, Dievs! Es izdzēru proteīniņu pēc kādu brīdi būs ok. Kādu brīdi būs ok? Tu iedomājies, tu esi atnācis uz sarunu un nepēdis. Jā, bet pēc treniņa izdzēru proteīnu kokteili. Bet tu saproti? Tu saproti, kādam riskam es vispār sevi pakļauju šajā brīdī nepēdis? Kungs. Nē, ir normāli, bet pie šitās ikdienas arī tās pusdienas visbiežāk ir tādas, kaut ko uzkot, lai nav, jo mums salīdzinoši laicīgi mēs ēdam vakariņas mājās jau 6, tā kā, tad, viss kārtībā. Man jau arī nevajag vairs tik daudz ēst manā vecumā. Kā nevajag? Tev ir 5 stundu treniņš, 4-5 stundu, tur man šeit tāpat ir tā diēta, kas, man liekas, sportistiem ir diezgan noteikti. Tev tāda ir arī, jā? Zini kā, tu zini, ko ēst, ko neēst, bet labā zini, ka var ēst daudz, kamēr tu trenējies. Tu ēd daudz? Kas ir daudz? Jā, es nezinu, kas... Nē, es neteiktu, ka es ēdu baigi daudz, es ēdu normāli. Bet ir mums džeka komandā, kas aizbrauc izbraukumā un viesnīcā, kad visi kopā, kad pēduši, tad iet prom no galda un visi jau pēduši, tad džeks vēl 3. porciju uzkrāmējoši tādu tev nēd. Liekas, kā to visu var dabūt iekšā, bet es normāli ēdu, tā kā es nezinu, cik tu daudz ēd. Varētu salīdzināt. Pieņemsim, salīdzinām brokstiņas, jā? Jā. Piemēram, es uzcepu omletīti, 2 soliņas. Man bija omleti no 3 solām. Tev ir 3, un tas nav galīgi. Arī biespiens ar krējumu, tas veselīgi. Klāt maizīt, ar sieriņu, kafiju. Tad jau tu tiešām ēd, ne tik daudz. Normāli. Jā, bet es jau nevaru arī tās brokastīs pārēsties, man jau jāēd. Tev uz tev treniņu. Tur jau tā lieta. Pēc tam vakarā var atkal, ne? Jā. Un vakarā atkal, tādu gaļas gabalu labu steik, tas ies iekšā. Jā, jo man šķiet, ka tā ēšana jau īstenībā ka tā ir arī ļoti cieša saikne ar to, ko mēs varam vai nevaram izdarīt. Tas, tādā ikdienas dzīvē, ilgtermiņā, ja mēs domājam, ka tam varbūt nepietiekami par to tiek runāts, ka cik tas ir īstenībā svarīgi tā pašai muskuļu masai un visam tam, kā gan tam, gan es domāju, ka vispār gan kaut kādā pašsajūtai un tai omai, man liekas, cik labi tu jūties. Es saku, es daudz ko es mēģināju, daudz ko es redzēju, bet gadu laikā es sapratu, kas man jāēd, kā man jāēd, lai es labi justos. Tieši tik vienkārši. Runājot par to, kas tev liek labi justies. Ir tava dzīve, kas ir basketbola laukums, treniņu zāles. Kas ir tas, kur tu vēl smelies spēku? Droši vien
tu jau minēji ģimene, tā ir tava tā. Ģimene, bērni šobrīd, es saku, aug 2 fantastiski bērni, kur, man arī gribās domāt, es zinu, ka tā ir, ka man vecāki mums ar brāli lepojās, tad es gribu, lai man izaug bērni, ar kuriem es lepošos. Un savā ziņā, noteikti, ka neviens pret viens, bet es ļoti līdzīgi cenšos viņus audzināt, kā audzināja mani, jo, tas acīm redzot ir, nav viens pareizais veids, bet tas ir tas veids, kā nodot bērniem tās vērtības. Tas, laikam, ir svarīgākais, lai viņiem ir tās pareizās vērtības. Un, kas ir tavā skatījumā, kas ir tās galvenās mācības, ko tev ir svarīgi iemācīt bērniem? Pirmais jau būtu. Par dzīvi. Pirmais jau būtu normālam cilvēkam. Tas, kā tu mani saslavēji pirms tam, tad man došana gribētos, lai pēc tam arī par manu dēlu un meitu ir cilvēki, kas saka, ka viņi ir jauki, forši cilvēki, atvērti, palīdzēs, ja kādam būs nepieciešama palīdzība. Es saku, labs cilvēks, tas ir termins, tas nav baigi izplūdes. Labs cilvēks ir labs cilvēks, tas ir svarīgākais. Empātisks cilvēks, droši vien. Un tas iespējams pārmantojās, bet kaut kādu daļu mēs arī varam dzīvē stāstīt, kas ir labi un kas nav, vai ne? Protams, par empātiju. Protams, tas, sevišķi bērniem, es domāju, tu jau ar savu piemēru, to, ko tu dari, viņš jau to redzēs. Es domāju, ka paņemt varbūt kaut negatīvu piemēru, kur, vardarbība ģimenē, kur vīrs cita sievu, tad, bērni to redzēs, viņiem kaut kādā ziņā liekas, ka tas ir ok, ka tas ir normāli. Un tad tas aiziet tālāk. Vai tā pašā laikā, ja bērni redz, kad vecāki vīrs ar sievu bieži apskauj viens otru vai samīņo, tad viņi atkal redz, ka tas ir normāli, ka tā ir, ka tas ir ok. Tā kā, man liekas, ka viens ir teikt, otrs ir vienkārši būt piemēram. Kas ir tas, varbūt, ko tu dari vēl bez basketbola? Ir kādas vēl cits sporta veids vai kaut kas, kur tu... Jā, un man negribās, mēs atkal uz Kasparu atsauksimies. Atkal Kaspars golfs? Viņš man ievilka iekšā. Jā, golfā? Jā, tas ritīgi aizgāja. Kaspars mūs nepamet šajā sarunā. Redz, viņš, jā. Tā kā, jau otro vasaru. Sākās tas vispār, man uzaicināja, bija arī labdarības turnīrs Ukrainai golfā. Es nekad dzīvē nebiju rokās turēt. Nekās būs normāli atbrauc. Es aizbraucu, mums, ka nebija normāli, jo sākumā liekas, kas tur bumbiņa, kā var netrāfīt. Tu var netrāfīt. Es sevišķi cilvēks ar pieredzi, galā bumbās. Un tieši tā, man sportists, taču nebūs. Bet ar visu to, kad bija šausmīgi, man ritīgi iepatikās vispār tas viss, tas golfa koncepts, tas vibes, ja tā var teikt. Tas bija tas turnīrs, bet tā diena, tu esi ārā, svaigā gaisā, visi staini, tur sevišķi šī līmenī tas nav tā, ka super nopietni tur visu koncentrējušies. Zin, tas tāds vairāk, foršs laiks, kā pavadīt bija. Un tāpēc, es saprotu, ka tas īsumā paņem diezgan daudz laika. Gan vasarā vai tiešām trāpās kādu brīvdienu. Tāpēc, es arī sievu un bērnus. Arī tie ir iesaistīti, jā? Jā. Sievai gan bišķi grūtāk, es viņu mēģinu tā kā, viņi cenšās, es viņu mēģinu nolaust uz to. Bet Danielam dēlam ir aizgājis ritīgi. Tas tāds, ka tad, ja es aiziešu viens spēlēt, es pazudīšu tur uz 4-5 stundām no mājām. Tā mēs visi kopā to varam darīt. Golfs ir vēl kaut kas ir tāds, ko tu vēl dari? Kur tas prāts atpūšās? Jā, prāts atpūšās. Es ēst gatavoju daudz. Un man saka arī, ka normāli. Varbūt tā būs tā nākamā varbūt. Joma? Es īstenībā par to, jo, zin kā? Ir domāts, vajag spēlēt, tur, nezinu, kaut kādā biznesā vai, vienalga kaut kādas tur opcijas. Man paši, es domāju, kas man patīk? Ko es darīju, kas man patīk? Man patīk gatavot ēst. Es domāju, labi, es beigšu spēlēt basīt, es jau varu arī iet pamācīties kaut kur kā gatavot, ritīgi profesionāli jau ēst. Un es to iedomājos, man tā kā, es varbūt pat redzu sevi, man tas liktos ritīgi forši un interesanti kaut kas, ko es noteikti izbaudītu. Bet varbūt tā ir tiešām doma. Jā, doma tā. Tā ir Bertāna kotletes.
kaut ko bišķiņ tādu ekskluzīvāku. Jā. Nu, labi, trifelis. Redz, tas jau ir, starp citu, jā, kaut kad nesen mums bija labs trifeļu risotto sanāk ļoti ar parmezānu. Nu re? Jā. Paskaties, nu. Bet man patīk tā, ka es šogad man nesanāca, bet pagājuši bija dzimšanas diena. Un tā vietā, lai mēs tur ar draugiem, kā parasti tur lociņā, iet uz restorānu, es taisīšu mājās restorānu. Es gan tur visu dienu no rīta jau kā sāku, bet man bija tur ēdienkārta ar 5 ēdieniem, tur, pirmā ēdienu visu, un es arī centos uzservēt tā, lai izstāstu. Tā kā gandrīz restorānā iztā, jā? Un zini, kas ir stulbākais? Ka es sievai palūdzu, tu vienkārši, ka es nolieku tos ēdienas, lūdzu safučē, lai es pēc tam... viņi paši pirmo ir nofučējies un tālāk vairs. Es saku, kur tās bildes no vakardienas? Viss bija laikam tik garšīgi, kad nemaz nepasvēja. Jā. Tikai atmiņās tagad dzīvo. Ko nākamreiz? Bet par to ēdienu gatavošanu. Tā ir vesela māksla, tu jau zini, vai ne? Tas ir kaut kas... protams, bet tas arī tu savā ziņā no nekā uztais kaut ko, vai saliec kaut kāds, nezinu. Kas ir tas, kas tev tur aizrauj? Kas tev tur, tur nav tikai tas stāsts, visticamāk par to, ka tas būs garšīgi un paši gatavots. Tur ir kaut kas vairāk, vai ne? Tas pats process, es nezinu, man liekas vienkārši interesanti. Tāpat kā basketbols? Jā, citādāk interesanti, bet tas ir reāli. Nezinu, varbūt savā ziņā arī tas, drusciņi tas rezultāts, ka tu uztais un ka tu redzi, ka pārējiem tā kā garšo, cik forši, vai, es gan ceru, ka to nesu tikai pieklājus pēc, bet nē, ir ok. Un man sieva jau zina, ka tā, ka es pats pagāršoju, kaut ko es uztaisīju, un ka es saku, šitas normāli sanāca, jā. Viņa saka, tad skaidrs, ka ir tā kā, ļoti labi sanācis. Jūs arī pats savas tāds lielākais kritiķis, jā? Arī dzīvē? Jā, jo, es jau pats arī vislabāk zinu, ko es esmu, jebkurā situācijā izdarījis pareizi vai nokļūdījies, vai tāpatās arī gatavojot ēst. Un stāst par pagājušanu, tu jau jūti, tas tur bišķi pa daudz, nākamreiz to mazāk, tā, kad, jā. Bet vienkārši interesanti. Iedomājies, ja piemēram dzīve būtu basketbola laukums, kā domā, kas tu būtu? Kāds spēlētājs? Tu domā? Jā, nosaukums. Aizsargs. Es droši vien, kad būtu savā pozīcijā, kuras esmu. Kapteinis? 3-puntnieku metējs? Būtu tā pareizi, laikam būtu uzbrukošais aizsargs. Tas labi. Basketbolā, jā. Bet, kapteinis var būt. Jo, savā ziņā man kaut kā arī patīk vadīt. Es negribu teikt, ka es vadu ģimeni, bet, tāpatās, droši vien. Es saku, tas vēl kaut kas, ko domāt par to pēc basketbola, kur, man patīk vadīt cilvēks, bet, ne tā, ka pateikt, ka tu dari to un to, bet ar to piemēru tieši, ka es tā daru, tad jūs arī tā varat. Dāri, es tev gribu sacīt lielu paldies, jo es zinu, ka mūsu sarunas tā pēdējā daļa bija par ēdienu, kas tavu situāciju nepadarīja labāku. Jā, es jau aizdomājos par to risotto. Absolūti, jau es izdomājos, ka ko tu varētu pagatavot šovakar, vai ko tev sieviņa varētu būt jau pagatavojis, iespējams, ņemot vērā, ka mēs, tā, jau tojoties tavam vakariņu laikam, beidzam šo sarunu. Tā, man šodien ir vispār zupu diena. Teicu, man patīk kārtība. Tev ir zupu diena šodien? Jā, jo tāpēc, kad viegli ir uztaisīt to ēdienu. Grūtāk izdomāt, ko taisīt. Jā. Un tad vismaz pa dienām ir sadalīts, ka pirmdien ir zupas, otrdien ir pastas, trešdien var improvizēt, ceturtdien ir vai Meksika vai Āzija, un piekdien ir risotto. Jo tur ir miljons veidu, kā viņus uztaisīt. Un tad tev atliek tikai tajā dienā izvēlēties, pieņemsim, no tām 4-5 opcijām. Lai arī neatkārtojos baigi bieži. Es pieļauju, ka visgrūtākā ir trešdiena, improvizācijas diena. Jā. Bet tad es atkal taisu vaļā kādu no pavāra grāmatām, pavāra žurnāliem. Es skatos, kas man iekrīt acīs. Tad... Un bērni arī novērtē to ēdienu vai...
Jā, nu, es arī cenšos tā gatavot, lai arī viņiem ir garšīgi. Un, viņiem patīk. Un dēls arī saka, viņš man gribēja pieteikt. Kur? Sākās tās reklāmas, tā šefpavāra līga tagad. Bet tur jau ir reāli profesionāli pavāri. Man tur ir gala, es tev varu pieteikt. Jā, un sākās, man liekas, ka Vasagāja, ka varēja pieteikties. Viņš reiz teica, reku, tev vajadzētu. Es saku, arī, pirmkārt, droši vien, kad tas paņems diezgan daudz laika, un otrkārt, tur bišķiņ tādi jau. Nē, tur jau profesionāli pavāri, es pastījos, kā viņi tur taisēs. Tur jau ir jau tāds cits līmenis. Pēc tam man jātiek vēl. Bet tur ir viss iespējas. Nē, protams, es jau vēl. Es teicu, ka manā es esmu vecs, bet es esmu basketbolā vecs. Kopumā man vēl viss ir priekšā. Jā, vai ne? Galvenais to domāt un to apzināties. Jā. Un es domāju, ka tas vispār ir tāds ļoti stiepjams lauks, par kuru runā cilvēks arī 70 gados. Ir jauns kaut kamī, ko viņš var sākt darīt. Protams, es domāju, ka tagad pēc tās sportiskā, mēs runājam, ka tas ir tāds uz tā kopējā fona masa brīdis, bet pēc tam, man liekas, ir tik daudz laika, ka tu vari pat vairākas karjeras izveidot. Jā. Bet pagaidām, es teikšu tā, tev ir basketbolista karjera. Pagaidām, jā. Jā, tev ir basketbolista karjera. Un tiešām ir liels prieks, ka tu esi mums Latvijā un tāds cilvēks, kas, manuprāt, tiešām iedvesmo ne tikai savu ģimeni, un ne tikai savus vecākus, bet arī daudzus citus, un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Kā jau es tev sarunas laikā sacīju, ka tur nav vairs runa tikai par spēli, tur jau ir runa par kaut ko lielāku, un tā man šķiet ir ārkārtīgi svarīga lieta, ja mēs runājam par sportistiem un to, ko viņi var dot apkārtējiem, un vispār tām, kā mēs visi raugāmies uz pasauli, un tik daudz ko iemācīt. Tā kā paldies tev par to. Paldies tev par jaukajiem vārtiem. Novērtēju. Tev jāiet tā zupa. Es ceru, ka tev pašam nebūs jātais. Es domāju, ka būs. Bet, ko ātro versiju šodien? Ko ātro, ne? Roltons? Paldies, Kristīna. Bija prieks ar tevi aprunāties. Podkāsta draugi Spilva, Madara Kosmetikas